Otrā daļa. Blakus mājā. Kas pa durvīm? Kārtīgas pils durvis. Es labi vēsies tev čau. Čau. Kavalieru atrada? Jā. Piedistāls tā. Tu pasaki, kāds viņam kurpes, cik milzīgs. Maziņš cilvēciņš, bet pēdiņas lielīgs. Ak, dārguma lādes. Naudas lādes. Kas par atslēgām? 1763. Tāds iespējīgs. Viņš jau paši nenormāli smags. Un vēl ar zeltu pilns. Viņš uzdarboja vienam metāliem. Piķi atrada. Tauzend Marken. 2 Millionen Marken. Ik viens papīrīt 2 miljoni. Miljonārs. Vai 100 Marken. Kas tas ir? Puķa sirds. Ķipa puķis lido ap savu pili. Es tā kā esam no puķa lidojuma skatu. Jā. Nu, var rekur pasēdēt. Tas ir, ja tu gribi piķi nevis uzkaut, bet savākt. Cietums. Nu jā, tad viņš bija 3000 ar kaut ko ieslodzīto. Auch vor ein Zuchthaus mit Verbrechern, armen Leuten und sogenannten Irren. Die Schicksale und Geschichten dieser landverwandten Menschen. Un beidz žurka. Pajokojies taču. Nu jā. Un interesanti ir tas, ka es jau pilī teicu, ir priekš cipari priekš pieaugušajiem un cipariņi priekš bērniem, priekš audio gidu. Un es skatos baigi forši, baigi interesanti arī priekš sīkajiem. Jā. Tā kā ar visu ģimeni ir ko darīt. Visiem ir interesanti, jā. Tur tikko, kad turienē skatījāmies. Viena tā izstāžu zāle, tad otra. Tad tas tornis, reku atkal ir. Aborts. Jā. Toaleta. Biks bija jānovelk. Nu jau pa vēl. Nu jau arī biksiņa pilna. Ai. Bet kāds skats, ne katrā toaletē tāds skats, ja? Šitā jau var ar Norvēģu toaletēm sabiedriskajām pakonkurēt, ja? Nu, labi, īstenībā no podu tur redz tikai šito. Skaties zīmē un toaletēm. Vīriešu toaleti, bruņinieks stāv vienkārši. Un sieviešu toaleti. Kāds foršs pods. Vēsti jāgatavo. Bet izstās tas gana sen nekas nav gatavots ēst. Bet abra rekur ir pieslietas stāv. Maizīti var uzmīcīt. Kas maka malka salikt uz augšu uz ķieģelīšiem. Jā. Nē, es neredzēju, nepaskatījos tas bābas teidiem ļauj. Pirms izlūkošu to pateikšu. Teitan ir moku kambars.
Tas varbūt tas ir tā. Lai tevi plēstu. Pakārt. Kur arī guļ cietumnieks. Lodziņa tāda. Ar krustu. Jo, protams, ka mokas tas jau saistīts ar kristietību. Tas cietumnieka apēstas ar žurku kauliņu. Kā es domāju, ka žurku? Varbūt mēs cālīši. Nu jā, arī čalīts guļ. Bišķi savārds. Labs ir čuvāk, guli, atpūties. Tev baigi izvēli, vai ko darīt. Jā, es esmu brīvībā. Nu, klasika. Tur rokas un te kājas. Apsūdzēts anabaptismā, dzīvesveids un reliģiskā pārliecība, ar kuru viņš attālinājās no luteriskajiem ticības ideāliem. Pirms ieslodzījuma Lehtenburgā Mārtiņš Luters viņu atrada, un Filips Melhatons personīgi pratināja un tiesāja, lai viņu pievērstu tīrajai protestantu ticībai. Nabagam nav ko ģērbt, rakstīja Lehtenburgas administrators 1541. gadā. Veimārs Kurfirsts ar lūgumu viņam tādu piešķirt un izgatavot pelēkas vārki. Tas tur ir ieslodzītais. Tad drēbnieks uztaisīja viņam jaunu kreklu. 6 gadi viņš bija ieslodzījumā. Tas ir visilgākais, kas tur ir bijis, ja? Jā. Pavadījis. Jā. Un pirmais. Pirmais arī, jā. Pirmais un visilgākais. Un atkal reliģisku iemeslu dēļ. Kādam Cik citam. aizdomīgi. Un tu vai ties viņā? Vīna pagrabā. Nu. Ak, naivums. Viņš domā, ka tur vīns ir. Un kas pa ģērboni. Jā. Un kas pa kogriezumu skaistu. Aizskaties, atliec ar visiem kronlojštā. Blin, nav vīna vairs. Kāds bija par manīm ātrāks? Tā ir vīnogas spiestuve, ja? Jā. Šitas teiten ir patents, man ir jānošpiko un jāuztais. Mans čertavi būs nākošu gadu jau tāda raža, ka vajadzēs šitādi. Re, kur var probi uztaisīt. Nē, nu labi, varbūt, ka šitādi man pietiktu. Tad iesi vaļā. Ko uztaisīt? Te var pasūtīt probi. Pasi kāda zāle iekārtota. Jā. Ādās izlikt. Un tur tālāk augšā ir vīna. Jā, un arī kurs lociņš tajā galā ar mēnesi stiklu. Un kur pūģiņas var redzēt. Kad vīna fļaška. Vai nu kādreiz bija cilvēciņi baigi maziņie, vai nu vīnogu ķekars baigi lielie. Šitiem normāls kājas nav tā kā tam bruņiniekam. Nu, šitie aristokrāti. Viņi taču mazām pēdiņām jābūt. Mums papēžu. Nu jā. Tad, laikam, te visa procesija kā notiek. Līdz karam, ja? Līdz piedzērušies iet karot. Nu. Un sastrīdējās, sadzērās, sastrīdējās, aizgāja kauties. Tikai tad kautim bija savādāk. Arī kur arī štampa. Zāģis. Kam tas milzīgs zāģis? Retināt. Un milzīgi ēveli. Tas ir kam? Tas ir, lai darinātu šos te
Visas uzparīktas. Un re, kur ir vīnogu gros. Kam Jā. man esi vīnogas. Bet es domāju, tādu man nevajadzēs. Domā? Jā, es nolikšu vienkārši spiedi uzreiz blakus savam milzīgiem vīnogu laimam. Nezinu, kas tas ir. Tas varbūt pa gadiem. Kad ražu... Akri tie ir. Viens šitas teiten ir... Viens ķekariņš ir 100 akri. 1750. gadā bija šitīgi daudz akri. Jau. 50. gadā vēl vispār lāga nekā nebija. 200. gads un tā. Krut? Nu, krut. Un atkal ārā saulīte, jē! Kāpjam turnī, šas skaists dērmots. Un pāvs augšā. Pēc fig viņi zina, cik es ņemtu pakāpieniem, baibiņi droši domā, nafig es ņem teicu, traukšā vēl bija trepes. Es jau pat mikrofonu izslēdz ārā, lai nezinu, kā salpuri. Drīz jau būsim pie nākamajiem pakāpieniem. Šodien? Jā. Izstāst, ka tu... Kā nezinu, ka durvis nocēt? Visdrīzāk tā arī būs. Nē, ir vaļā. Vai nav skaisti tikko? Reku, tas muzejs pirmais, kur bijām. Pirmā telpa. Pilsēta Jēna. Tā šķiet. Jā, ir. Reku, ir. Stikla tornis. Jēnā. Jā, nosaukumu kaut kāds ir, bet es viņu nezinu. Lejā skrien kā tāda stirniņa. Jā. Lietas ir vieglāk iet. Te jau grūtāk lielie pakāpieni sākās. Tas uz mutes nenorot. Jā, torņa diametrs 8,5 metri un sienu biezums 2,5 metri. Tev principā var redzēt. Jā, bija taču. Nedrīkstēja pakļaut viņu sabombardēšanai ar milzīgiem lielu gabaliem. Dziedziņš. Rubens Pūce. Tu esi redzējis zivju ar spārniem? Ērgla. Jā. Nu. Principā jā, lidojošās zivs. No. Bet šitas ir ar ērgļu spārniem. Nu, lidojošās ērgļu zivs. Tā. Tā ir aka, kur kādreiz ar spaņiem cēlā ārā, tagad ir uztaisīts mehānisms, kas ūdeni lej iekšā šitajā uzpaliktē, tie mazie tādi spainīši. Tad viņi iet apgriežās, lej iekšā šitajā trubā. Rūta, tik labi izstāst tās papārdas augušas. Ķēvīt iejūdzam un ūdens jau sāk tecēt. Līst ārā. Līst ārā. Ir tā un teklo.
Schematiskais uzdevums vai nu cilvēkspēks, vai vēja enerģija. Cik viņa ir dziļa? Šī sakas 90 metri. Loitenburga 80 metri. Lochtenburga saka ir, tad ir Vachsenburga, Heldburga un Kifhauserā ir 176 vispār ieaugumē. Un tas viss, lai varētu čilot vannā. Nu ko, pils izsteigāt. Tagad savācam mūsējās mantiņas un dodamies tālāk. Es domāju, tālākos notikumus tos jau nākamajā video redzēsim. Šim video pietiks. A mēs ēst. Tātad ar ēšanu sāksim arī nākamo video.